Antonija, smaga spēle bija Daugavpilī. Ko mēs darījām pēc tās šīs nākamās 2 dienas? Mums visvarīgākais bija atjaunoties pēc tās grūtas spēles. Tas bija izbraukums, mākslīgais laukums. Tas 2 dienas mēs adaptējamies jau arī zālītei, patrenējamies, labi iejutamies jau un esam gatavi un gaidām Latvijas kausa finālu. Zālīte oktobra beigās arī jau nedaudz citādāk nekā vasarā. Kā tas ietekmē? Varbūt fiziski ir grūtāk vai nav grūtāk? Kā Rīgas derbijs vienmēr ir mazāk futbola, vairāk cīņas. Es domāju, ka tas mums netraucēs un es ceru, ka konts laukums būs ļoti labi sagatavots. Es neceru, es pārliecināts, ka būs ļoti labi sagatavots, tāpēc gaidu labu futbolu, labu atmosfēru un labu spēlē priekš Latvijas futbola. Neapšaubām, bet 4 spēles neizšķirt. Kā tos mačus atceries? Kas ir tie iemesli, kāpēc tie rezultāti ir tik līdzīgi? Arī tabelē ir izteikti 2 līderi un arī laukumā neviens negrib zaudēt. Katra spēle, viena spēle viņa labāki, otra mēs labāki. Kaut kur viņi varēja uzvarēt, kaut kur mēs varējām uzvarēt. Tāpēc es domāju, ka visi ir kā vienādi. Ceturtdien nebūs neizšķirs, tāpēc beidzot kaut kāda komanda uzvarēs. Ceru, ka tā būs mēs. Daudz runā, ka šobrīd tā ir lielākā spēle Latvijas tādā klubu sportā, ne tikai futbolā. Ko sagaida no tās atmosfēras Skonto stadionā? Un neskatoties to, ka ziema tuvojās, tomēr gaidām arī noteikti daudz skatītājs. Jā, mēs ļoti gaidām, ka būs pilns stadions, lieliska atmosfēra. Es domāju, ka būs lieli svētki un visi to gaida. Šogad, man liekas, tā viena no pēdējā spēlē tāda liela kā Rīgas derbijs. Visam skatītājiem patika un visu laiku, kad mēs spēlējām, bija pilnas tribunes. Tāpēc es arī gaidu, ka ceturtdien būs pilns stadions un laba atmosfēra, lai cilvēki sajust to futbolu, ka mums Latvija ir un lai tādas spēles būtu vairāk. Pēdējo reizi mēs uzvarējām 2018. gadā Latvijas kausā. Tu šķiet toreiz nebija, ja? Es toreiz biju, mēs uzvarējām, arī vienreiz zaudējām. Tāpēc mēs ilgi nebijām kausa finālā, tāpēc arī gaidām un gribam uzvarēt. Visu darīsim, visu, ko varam un vajag uzvarēt. Trofeja paliek trofeja un neskatoties to, ka čempionāts varbūt tā nākotnē varbūt var izrādīties svarīgāks, bet kauss un pretinieks motivē ļoti nopietni arī šobrīd, neskatoties uz situāciju virslīgas tabulā. Protams, pat vienalga, kas pretinieks, mēs esam finālā priekš kā jāspēlē, lai uzvarētu un pacelt to kausu. Nav starp, kas tas kauss ir. Fināls tas ir fināls, tāpēc atdosim visus spēkus, lai sasniegtu vēl vienu trofeju mūsu klubam. Ok, paldies. Paldies.